Kodī, vai ir kādi jaunumi priekš manis? Jums ir uzstādīta un konfigurēta reģenerācijas kapsula. Tā ir sinhronizēta arī ar jūsu personīgo medicīnas palīgu. Lieliski! Kodī, es gribu šokolādes kokteili. Pēc Gabija Kocaka receptes? Jā, kokteilis ir brīnišķīgs. Gatavs! Vau! Tu tiešām esi skaistule. Neko sev, ņēma vērā visas manas dizaina vēlmes. Lieliski! Pirmās paudzes reģenerācijas kapsula jūs sveicina. Vai vēlaties iziet ķermeņa atjaunošanas procedūru? Bet vai man vajag? Analizējot datus no jūsu personīgā medicīnas palīga, es atklāju, ka 10 gadu vecumā jums bija lūzums. Tas sauga, bet palika neliela nobīde, kas deformēja locītavu. Pie slodzēm var rasties locītavas skrimšļa sāpes un bojājumi. 16 gadu vecumā jums operēja apendicītu. Uz ādas ir palikusi rēta un bieži nesabalansēta ēšana ir novedusi pie organisma darbības traucējumiem. Es varu novērst visas sekas un savest jūsu ķermeni ideālā stāvoklī. Vai vēlaties sākt procedūru? Nu, jā, droši vien, bet vispirms es gribētu uzzināt kaut ko vairāk par tevi. Vai ieslēgt prezentācijas video? Jā, uz priekšu. Pirmās paudzes reģenerācijas kapsula 1.0. Reģenerācijas kapsula ir unikāla jūsu organisma ikdienas kompleksā kopšana, kas ietver sevī jūsu ķermeņa diagnostiku, jebkuru slimību profilaksi un ārstēšanu, izņemot psihiskos traucējumus, zaudēto ķermeņa daļu un orgānu atjaunošanu, ķermeņa korekcija pēc jūsu vēlēšanās, higienas procedūru veikšana un ķermeņa kosmētiskā kopšana. Pateicoties šai inovatīvajai metodei, jūs varēsiet ne tikai atvesaļot savu organismu, bet arī pagarināt savu mūžu līdz 1500 gadiem. Reģenerācijas kapsula darbos informācijas un fiziskā līmenī. Fiziskajā līmenī reģenerācijas kapsula atklās jūsu ķermenī jebkurus parazītus, vīrusus, baktērijas, toksīnus, iegūs no tiem enerģiju un pārveidos par jums noderīgiem elementiem. Var ātri novākt jebkuras patoloģiskas izmaiņas, trombu, asins izplūdumu, akmeni, novērst iekaisumu un atjaunot organisma bojātos orgānus un audas. Pateicoties šai tehnoloģijai, vairs nav nepieciešamas higienas procedūras, piemēram, iešana dušā vai zobu tīrīšana, epitēlija vai jebkura netīruma daļiņas tiks sašķeltas elementāru daļiņu sastāvdaļās un izmantots kā noderīgs celtniecības materiāls jūsu ķermeņa pārveidošanai. Informācijas līmenī veselības kapsula atjauno visas organisma funkcijas un atjauno jūsu ķermeni DNS līmenī, jo tajā ir ierakstīta visa informācija par to, kā organismam jāfunkcionē. Kapsula maina tikai DNS ielikto programmu, veicot izmaiņas tikai vienā tās pikselī, kvanta līmenī, bet tālāk visas izmaiņas veids pats organisms saskaņā ar jauno informāciju. Tādā veidā var pārprogrammēt jebkuru šūnu. Viss nevajadzīgais tiek novākts, bet vajadzīgais tiek pielikts klāt. Pateicoties šai tehnoloģijai, jūs varat pārveidot savu izskatu, mainīt ķermeņa augumu, svaru, apjomu, ieprogrammēt ekstremitāšu un orgānu reģenerāciju. Mainot informāciju kvanta līmenī, var likt šūnai, tāpat kā visam organismam, atjaunoties un dzīvot ilgi. Un viss šis process notiek mikrolīmenī, pilnīgi nesāpīgi un droši jums. Pateicoties reģenerācijas kapsulai, jebkuru slimo orgānu iespējams atjaunot acu mirklī, un tā funkcija tiks sakārtota. Nevajag mainīt savu sirdi pret svešu, lai tā sāktu pukstēt. Pietiek tikai iedarbināt nepieciešamo reģenerācijas kapsulas programmu. Tagad jūs varat sev izvēlēties arī jebkuru izskatu, lai pārveidot visu ķermeni, nepieciešams laiks, atkarībā no antrometrisko izmaiņu apjomu, lai ķermenis transformētos saskaņā ar jauno DNS informāciju. Pārvērtības fiziskā līmenī cilvēka ķermenī notiek periodā no 9 līdz 14 mēnešiem. Palaidiet savā kapsulā programmu dzīvības atjaunošanai un uzturēšanai, un ar katru dienu jutīsieties arvien veselāka, jaunāka, stiprāka, līdz pilnībā sasniegsiet savā programmā ielikto bioloģisko jaunības vecumu. Cilvēka mūža pagarinājums iespējams vidē līdz 1500 gadu jaunā un veselā ķermenī. Turklāt jūs varat mainīt sava ķermeņa īpašības atbilstoši savām vēlmēm.
Kapsulas tehnoloģija ļauj no jums izveidot sportistu ar jebkuru ķermeņa uzbūvi, muskuļu tonus, sagatavotību un uzturēt doto formu atbilstoši jūsu norādītajiem parametriem. Turklāt, nav jātērē personīgais laiks sporta nodarbībām. Tikai 30 sekundes, kas no rīta pavadītas kapsulā, aizstāja vairāku stundu treniņus, izbrīvējot šo laiku jūsu personīgajai attīstībai. Vienlaikus ar pārveidošanas programmu notiek arī visas nepieciešamās procedūras, ieskaitot higiēnu. Kapsulas tehnoloģija ir ļoti vienkārša lietošanā un pilnīgi droša jebkuram cilvēkam. Informācija par jūsu personiskajiem parametriem un vēlmēm tiks saglabāta vienotajā datubāzē. Ceļojot jebkurā pasaules malā, varēsiet aktivizēt savu personīgo programmu, izmantojot jebkuru citu kapsulu. Lai to izdarītu, ir jāizmanto jūsu individuālais kods, un ideāli noregulēta kapsula ir jūsu rīcībā. Reģenerācijas kapsula ir inovatīva tehnoloģija, kas ļauj saglabāt veselību un jaunību daudzus simtus gadu. Aizmirsiet par jebkādām slimībām un uzlabot jūsu dzīves kvalitāti. Radoša izmantošana. Oho, tas gan ir forši! Tātad tu tiešām vari izārstēt visas slimības? Jā, jo lielākās slimību daļas cēlonis ir infekcijas. Es varu tās ļoti ātri novērst. Piemēram, Alzheimera slimība ir parazitāra infekcija. Šie mikroparazīti rada ap sevi kalcija apvalku, kā rezultātā uz aksoniem rodas liels kalcija daudzums, kas arī izraisa neironu saišu traucējumus un smadzeņu šūnu atmiršanu. No otras puses, tie ir dzīvi mikroorganismi, no kuriem es varu paņemt enerģiju, izņemt kalciju no aksoniem un pārvietot uz nepieciešamo vietu, bet lieko izvadīt no organisma. Visi attiecīgie neironi tiks atjaunoti atbilstoši DNS programmai. Savukārt, ja vēlaties palielināt smadzeņu funkcionālās iespējas, izveidojiet aktīvus neironus. Pēc jūsu vēlēšanās varat palielināt to daudzumu, un ar laiku jūs pielāgosieties lielajām smadzeņu funkcionālajām iespējām. Pilnīga programma cilvēka izārstēšanai prasīs 30 sekundes, un viņš no kapsulas iznāks pilnīgi vesels. O, super! Alzheimers man nedraud. Vai vari mani padarīt par skaistuli? Jums ir ļoti skaisti sejas vaipsti un ķermeņa forma. Ko jūs gribētu uzlabot? Man diezko nepatīk mana deguna forma, un es gribētu, lai mani gurni būtu mazāki. Bez problēmām. Vau! Un ko? Man vairs nebūs jāiet uz fitnesu? Tikai tad, ja vēlaties, un jūsu priekam un saskarsmei ar citiem cilvēkiem. Visas ārējās izmaiņas ķermenī varēšu veikt bez kaitējuma jūsu veselībai. Piemēram, ja jums ir liekais svars, tad tauku ieslēgumus šūnās izšķīdinu, ja nepieciešams novācu liekās tauku šķūnas, un tādējādi jūsu ķermeņa svars un apjoms samazinās. Tas ir absolūti kontrolējams process. Tāpat es varu palielināt muskulatūras apjomu. Jūs iegūsiet nepieciešamo muskuļu apjomu, iespēju palielināt fizisko spēku, izturību, sablīvēt kaulu audus, nostiprināt saites, un tas viss ir iespējams nekaitējot jūsu veselībai. Ķermeņa pārveidošanas programma aizņem 9 līdz 14 mēnešus. Un ko? Man vairs nav jāievēro nekāda diēta? Jūs varat ēst visu, kas jums patīk, cik vēlaties. Diētas vairs nav jāievēro. Visu nepieciešamo pievienošu jūsu organismam, bet lieko novākšu. Tas ietilpst ikdienas aprūpes funkcijā un ilgs 30 sekundes. Vai ir kādi ierobežojumi kapsulu lietošanai? Piemēram, vecums? Ierobežojumu nav. Un ko? Pat jaundzimušos var ievietot kapsulā? Jā, pat vajag. Turklāt kapsula pilnībā kontrolē augļa attīstību no ieņemšanas brīža līdz bērna piedzimšanai. Pie pirmās šūnu dalīšanās jau ir pilnīga kontrole par augļu attīstību, jo tas jau ir organisms organismā. Bērns piedzimst un atrodas pilnīgā kontrolē un aprūpē. Viņam būs ideāls ķermenis ar perfektu programmu un perfektu imunitāti. Kapsula var pavadīt grūtniecību un tikt izmantota dzemdībās. Tā veic augļa un mammas kontroli. Var radīt absolūtu komfortablu un pareizu stāvokli dzemdībās. Un vēl es īsti nesapratu, kā tas tā, ka mazgāties vairs nebūs nepieciešams. Un pat rokas var nemazgāt.
Tas vairs nav nepieciešams. Turklāt parasta duša nevar tik ideāli un droši attīrīt jūsu ķermeni, kā to varu izdarīt es. Pēc ikdienas kopšanas funkcijas no jūsu ādas tiks attīrīts viss liekais epitēlijs, mikrobi, ausu sērs un pārējie ķermeņa izdalījumi. Tie kā vērtīgs būvmateriāls tiks pārveidoti par jūsu organismam vajadzīgiem un noderīgiem elementiem. Pēc vēlēšanās varu arī noņemt visus nevēlamos matus no jūsu ķermeņa. Tas man tiešām ļoti patīk. Protams, izklausās ļoti vilinoši, bet visas šīs manipulācijas ar DNS un mana ķermeņa daļiņām mani mazliet satrauc. Tiešām tas ir droši? Vai es nekļūšu nejauši par mutantu? Nē, tas ir izslēgts. Radošas sabiedrības pirmais pamats ir cilvēka dzīvības vērtība, tāpēc visas manas funkcijas ir uzstādītas tikai uz jūsu veselības un labsajūtas uzlabošanu un uzturēšanu. Nu jā, pirmais pamats. Kā es varēju aizmirst? Nu labi, tu mani pierunāji. Esmu gatava. Kādu programmu jūs izvēlaties? Ikdienas aprūpe iesākumam. Man neelpot un nekustēties? Tas nav nepieciešams. Jūtaties brīvi. Gribu atgādināt, ka visas procedūras ir absolūti nesāpīgas un drošas. Skenēju jūsu organismu. Kreisajā pusē jums ir konstatēta vidējās smadzeņu artērijas anērisma. Ja to nenovērsīs, saglabāsies augsts hemorāģiskā insulta risks. Atjaunoju asinsvadu sienu struktūru. Anērisma novērsta. Insulta draudu nav. Neko sev. 2 sekundēs tu man pilnībā novērsi insulta draudus? Jā, mans uzdevums ir rūpēties par jūsu veselību. Ķeršos pie ikdienas aprūpes. Tas ilgs 30 sekundes. Vai ieslēgt jūsu mīļāko video? Jā, paldies. Yes, please. Jūsu ķermeņa ikdienas aprūpe ir pabeigta. Kā tā? 30 sekundes jau pagājušas. Jauku dienu! Sajūta labāka nekā pēc dienas spā salonā. Mām, čau! Skaties, kas man ir! Skaista. Tu ko, tikai tagad to izmēģināji? Es savējo jau nedēļu testēju. Tas ir kaut kas neticams. Mani kapsule tikko izglāba no insulta. Viņa atklāja anērismu un novērsa to 2 sekundēs. Nu tu ko? Cik labi, ka tagad visiem ir pieejamas šīs kapsulas. Tas tiešām. Un kā tu? Vai redzi jau kādas izmaiņas? Jā, es savu uzreiz palaidu veselības un atjaunošanas programmā. Jau arī āda uzlabojusies un pleķi aizgājuši un grumbas jau sākušas mazināties. Skaties! Bet galvenais, es varu palielīties. Man locītavas vairs nesāp. Es vakar līdz dzīvoklim pat bez lifta. Kājām uzkāpu speciāli, lai pārbaudītu. Un man absolūti locītavas nesāpēja. Un pat aizdusas nebija. Es pati biju pārsteigta. Mām, nu tu man esi progresīva, ātrāk par mani kapsulu apguvi. Ko tur viņu apgūt? Viņa taču pati visu izstāsta. Teica, ka man būs vajadzīgi 9 mēneši, lai pilnībā atjaunotos. Bet es jau jūtos uz 25. Mām, es esmu tik laimīga. Jā, meitiņ, arī es esmu laimīga, ka spējām izveidot radošu sabiedrību, un tagad visas slimības un vecumdienas ir pagātnē. Tieši tā. O, man zvana! Es skrienu! Atā! Uz tikšanos, mām! Interesanti. Ko gan mūsu zinātnieki vēl izdomās?
pa telpu aizraut.